Un es rikšķiem aizskrēju līdz tam dzīvoklim. Un tur jau, man tur bija mufe bija, un man tai mufītei bija ielikti papīri šad, un viss. Un tā nauda man vēl bišķi bija, tai mufei bija ielikusi tur. Paģēr to naudu, paģēr to mufi, un kājām prom uz Bogotovu. 50 kilometrus. 50 kilometrus. Un tas bija aprīļa mēnesis. Atceros to, ka man bija tādi, senākā bija tādi gumijas zābaki uz papēžiem, ja, ievelk mums kurpes iekšā. Mīlīt, man noberzas tās kājas, es nometu tās zābakus, plikām kājām gāju, tāpēc jau man tās kājas tādas ir. Sasāls taču viss ir. Jā, man bija visas kājas beigtas, man bija viss viena ledus, tak bija jau pavasars, es gāju un es muku. Un tad, kad es tiku līdz Bogotolai, aplikām kājām, un tad man tie zābaki bija, es ņēmu tos zābakus līdzi, es domāju, man vajadzēs uzvilkt, bet pēc tam vairs nevarēja kājā dabūt, man bija tādas kājas kā bluķi. Tagad aizeju līdz tam Bogotolai, līdz stacijai es neeju. Es tagad, domāju, iešu uz to preču staciju. Domāju, es tikšu kādā preču vagonā augšā un tā kādu gabalu pabraukšu, jeb kā tur darīšu. Nekā, tur var sakot, nevienā tādā vilcienā vairs iekšā netiek. Es izkāpu gan Marīniskā laukā. Un sēdēju un gaidīju, man bija tāds speķegabals iekšā, tai somā. Tur viens vecītis sēdēja uz trepēm, gribēja laikam šausmīgi ēst, arī visu laiku turēja nabadziņš tā švaks. Es to speķegabalu viņam atdevu, ja. Un tad es gāju, domāju, pajautāšu, vai tie vilcieni, kā tur ir tie vilcieniem, vai tiek vai netiek kaut kā. Man vēl bija bišķi nauda, man bija 250 rubļu, toreiz jau rubļi bija. Un, var sakot, viņi man teica, ka tagad bija tā, nepietur vairāk viss mazās stacijās, pietur tikai Krasnojarskā, tādās lielās stacijās. Izlaist, bet neuzņem nevienu. Es domāju, ko man tagad darīt? Nu, neko, jāsēd jāgaida, ka būs kāda vakance kaut kur, kaut kā varēs tikt iekšā. Ja kāds kāp Marīniskā laukā, tad es varētu vēl kaut kā iekāpt, jā, bet ja nekāp, tā nekas neznāk. Nu, nav. Viena diena paiet, otra diena paiet, treša diena paiet. Es sēdu Marīniskā stacijā un gaidu. Nu, tad, laikam, 3., 4. dienā, var sakot, apstājās. Ir vilciens un es tieku iekšā, bet tas vilciens neiet uz Maskavu, bet viņš iet uz pa to otru līniju, kur tas bija uz Erevānu vai kur viņš gāja tur, ja. Tur tai vilkā man jākāp ārā bija un jāgaida atkal tur kāda. Es neatceros, kas tā pa pieturu bija. Es neesmu neko pierakstījis. Kas tā pa pieturu bija, izkāp ārā, nu tad, bet tur nedabūju ilgi gaidīt. Tur man pagadījās tāda laimīga būšana. Tur stāvēja viens, nu, viņš brauc bija atvaļinājumā uz māju no dienesta. Nu, un es viņam saku, tādu lietu, es saku, netiek, oi, mēs jums palīdzēsim, mimam pamošim. Nu, un, var sakot, viņi iekāp iekšā, un es arī iekāp iekšā tajā vagonā. Uz augšējā plaukta, tur viņam tās peķels, es ar tām peķelēm tur sarāvos maziņu un braucu man līdz Maskavai. Un aizēju līdz Maskavai man. Maskavā naudas man vairs nebija. Es piegāju pie tām kasēm, tur stāv leģionāri. Puikas. Bet līdz Maskavai tie bija krievu cilvēki, kuri jums palīdzēja? Jā. Bet viņi nojauta kaut ko, jeb labi bija, gaidīja no jums? Es neko viņiem nesolīju, es lūdzu, ka es esmu izmisumā, kad es nevaru tikt prom, vai viņi nevar tam palīdzēt. Jā, viņi var palīdzēt un labprāt. Nu, tādi zolīti cilvēki bija. Nu, tā, es tad tiku līdz Maskavai. Maskavā pie kasēm tur piegāju, tur latvieši gadījās. No Lēģera brauca uz māju. Kas sakot, un atkal, tie man atkal biļeti paņēma, tad atkal es teicu, man naudas nav. Es atdošu Rīgā, kad brauks. Es atbraucu Rīgā, tad es viņiem atdevu naudu, viņi atstāja man savu adresi un samaksāju, un viss, un es biju mājā. Un tāds man bija tas. No Lēģera. Lēģera cilvēki, jā. Tad ātrāk atbrīvot kaut kādi 40. Nu jā, nu viņiem jau bija dažādi termiņi. Tad jau, jā. Nu jā, nu tā. Nu tā es tiku Latvijā.
Un tad es satiku mammu, un tad es biju 9. debesīs.